apskatīsim piemēru, kurā ir ietverta gan summa, gan reizinājums, gan dalījums. Un šajā piemērā, tad vienādojumā, vienādībā būs 3 nezināmie, un mēs šos nezināmos izteiksim. Tātad vienādība izskatās šādi. 2x plus y dalīts ar 2z vienāds ar 6. Vispirms izteiksim, ar ko ir vienāds x. Lai aprēķinātu x, vispirms mēs izteiksim, ar ko ir vienāds viss šis te monoms, kas satur x, tātad 2x. 2x būs vienāds, ja mēs otru saskaitāmo kreisajā pusē pārcelsim uz labo pusi. Tātad ar visu labo pusi, kas rezultātā tiks iegūta. Tātad labajā pusē šobrīd mums atrodas sešnieks, un ja mēs pārcelsim otru saskaitāmo y dalīts ar 2z uz labo pusi, viņam mainīsies zīme uz pretējo, un tad tas izskatīsies šādi. Mīnus y dalīts ar 2z. Un tagad mums ir tikai jātiek vaļā no reizinātāja 2, kas ir pie x, un tad mēs iegūsim pašu x. Tātad, lai to dabūtu, mums ir abas puses jāizdala ar 2, līdz ar to kreisā pusē divnieks pazudīs, bet labajā pusē tas divnieks mums parādīsies kā dalītājs visai izteiksmei. Tātad skaitītājā mums būs 6 mīnus y dalīts ar 2z, un saucējā būs 2. Saīsinot šo izteiksmi, mēs iegūsim 6 dalīts ar 2 ir 3, un mīnus y dalīts ar 2z un vēlreiz dalīts ar 2 būs y dalīts ar 4z. Tā mēs aprēķinājām x. Nākošais, ko mēs aprēķināsim, ir y. Lai tiktu klāt pie y, vispirms mēs izteiksim, ar ko ir vienāds monoms, kas satur y. Tas ir otrs saskaitāmais. Tātad no šejienes y dalīts ar 2z, šis otrs saskaitāmais, būs vienāds ar 6, kas ir labajā pusē, ar mīnuszīmi pieskaitīts pirmais monoms 2x. Tātad mēs no 6 atņemsim 2x. Tālāk mums ir jātiek vaļā daļā, kur ir y dalīts ar 2z, jātiek vaļā no saucēja. Tālāk, tātad, lai tiktu vaļā no saucēja, mums ir abas puses jāpareizina ar 2z. Tātad mēs pareizināsim abas puses ar 2z. Tad kreisajā pusē mēs iegūsim y, jo 2z noīsināsies ar to, kas saucējā. Un labajā pusē mums šai te izteiksmē klāt nāks reizinātājs 2z. Tad mēs 6 mīnus 2x pareizināsim ar 2z. Rezultātā mēs iegūsim 12z, sareizinot iekavās katru saskaitāmo. Tātad 6 reiz 2z ir 12z, un mīnus 2x reiz 2z ir mīnus 4xz. Tā, un mums ir atlikusi pēdējā darbība,
jāizsaka, ar ko ir vienāds z. Lai aprēķinātu z, mums vispirms ir jāaprēķina, ar ko ir vienāds monoms, kas satur šo mainīgo. Tātad tā ir daļa y dalīts ar 2z. Tātad mums jāaprēķina ir z. Un mēs vispirms aprēķināsim, ar ko ir vienāds y dalīts ar 2z. Tātad līdzīgi kā iepriekšējā piemērā, tas ir vienāds, pārceļot pirmo saskaitāmo 2x ar pretējo zīmi uz labo pusi. Tātad 6 mīnus 2x. Nākošā darbība mums ir jāaprēķina, ar ko ir vienāds saucējs, jo saucējā atrodas z. Tātad mums jāaprēķina, ar ko ir vienāds 2z. 2z būs vienāds, ja mēs šīs daļas skaitītāju y izdalīsim ar labo pusi, tad rezultātu. Tas būs y dalīts ar 6 mīnus 2x. Tā, un nākošais mums ir jātiek vaļā no reizinātāja, kas ir pie mainīgā z. Tātad mēs abas puses vienādībai izdalīsim ar 2. Tātad mēs abas puses izdalīsim ar 2. Līdz ar to labajā pusē, kreisajā pusē mums paliks tikai viens pats z, un labā pusē mums saucējā nāks klāt divnieks kā reizinātājs. Tātad mēs y dalām ar 6 mīnus 2x, un šī te iekavām klāt vēl nāk reizinātājs. Un, ja mēs iekavus atvērsim, tad tā izteiksme izskatīsies šādi. Y dalīts ar 2 reiz 6, tas ir 12, ar mīnus zīmi, 2x reiz 2, tad mīnus 4x. Tātad z būs vienāds ar y dalīts ar 12 mīnus 4x.